Ja Jēzus atnāk tavā dzīvē, tava dzīve nepaliks tāda, kāda viņa bijusi iepriekš. Sāks mainīties, zini, kas mainīsies? Tavas domas. Jo faktiski grēksūdze, tā ir domu pārmaiņa. Un tas ir tas, kas tev dod pārvarēt visu to, ko Sātans tevī ir sasējis. Jo tā kā cilvēks domā, tā viņš jūt un tā viņš tālāk rīkojās. Un tās rīcības bieži vien nav pareizi. Bet kurā stadijā viņš zaudēja šis cilvēks? Kāpēc viņš pieņēma tādu lēmumu? Tāpēc, ka viņš nepareizi padomāja, viņš nepareizi pieņēma lēmumu. Tāpēc, kad es biju neticīgs, man Sātans bija uzvarējis ar domām par slikto nākotni. Es jau esmu dalījies ar jums. Un no tām domām es nevarēju attiekt, tāpēc, ka tas ir gars, kurš spēj arī runāt. Gars, kad atnāk ļaunais gars, nevienkārši iedod emocijas, ka tev paliek nospiesti, ka tu no kaut kā baidies. Bet faktiski viņa galvenais uzdevums runāt uz tevi, ka tev nekas nebūs, tu esi lūzere. Sātans to tavās domās cenšas pateikt, viņš grib tevi kā identitāti sagraut. Protams, viņš to arī dara bieži vien caur tādiem vīriem, narcisiem, kaut kādiem, kuri mīl sevi un kuri grib tevi degradēt, lai tevi padarītu par lupatu, lai pēc tam manipulēt ar tevi vieglāk. Viņš tevi grib kā personību sagraut. Tāpēc viņš par tevi visu laiku saka, ka tu vispār liekuli, ja viņš neiet uz draudzi, tu ej uz draudzi. Un visādas ļaunas lietas, lai tu pārstāji ticēt. Ticēt tam, ka Dievs strādā pie tavas sirds, ka tev sāk likties, es eju uz draudzi un kā tad es esmu tik ļauna, tik slikta. Nē, tev nekas nav, tu esi uz slikto pusi tikai mainījusies un visu, ko var sākt runāt. Bet tad, kad mēs esam Dieva garā, ka mēs ejam Dieva garā, sāk pēkšņi kaut kas mainīties. Tāpēc, tad, kad es braucu ar riteni, kad man nāca sliktās domas, tad es tā darīju. Es no tām domām centos atvairīties. Ja? Es domāju, ka viņas kaut kā aizies, tā kā centos, citi tur sāk kaut kādus skaitīt, kaut kādus pantiņus, kaut ko tur, lai tik nedomātu par to. Tāpēc, ja šodien jautā, vai Sātans zina domas? Sātans zina domas. Tikai tās, kuras viņš ir sūtījis. Viņš redz tavu reakciju, viņš redz tālāk tavu dzīvi, vai šis, ko viņš runā, vai tas nostrādā. Tāpēc viņš uz tevi runā, un ja tu to pieņem, tad tālāk tu faktiski tam pakļaujies, un tas viss nes bailes, tas viss nes nedrošību, tas viss nes neveiksmi, un tavā dzīvē nav būvniecība, bet tas viss tā kā iet uz leju. Tāpēc tad, kad tu atpazīst šīs lietas, tava dzīve sāk mainīties. Tāpēc es šodien gribētu parunāt par pareiza domāšana, pareiza dzīvošana. Kurš grib mainīt savus domas vēl? Kurš grib, lai viņa dzīvē, kā Bībelē teikts, bet tās gara domas romiešiem, 8:5, tur 6, garīgās domas, tas ir miers un dzīvība. Помышления духовные суть, жизнь и мир, krieviski teikts, помышления. Tad, kad tev ir savienība ar Dievu, jūs visi redzēsiet ticīgs cilvēks, kas ilgus gadus ar Dievu, viena pazīme. Viņos ir dzīvība viņa acīs, viņu runā, vispār viņa būtībā, un viņos ir miers. Kaut kāds tāds pārdebisks miers. Un tad, kad cilvēks nav mierīgs, viņš ļoti daudz runā. Un viņš tā kā ar fizisku, ar tādu spriedzi, ar tādu cenšas, lai tas tā kā miers ienāk sirdī. Bet tad, kad cilvēkam ir sirdī miers, viņam mierīgi plūst domas, viņam mierīgi plūst vārdi. Tas nenozīmē, ka viņš nevar dedzīgi par kaut kādām lietām runāt. Bet tas ir svētais gars, kas caur viņu runā. Viņam nav iekšā sāpes. Tāpēc Dievs grib mūs atbrīvot, piepildīt un dot mums, lai mēs staigājam garā, lai mēs staigājam patiesībā, lai mēs varam runāt viņa vārdus, un lai mēs esam spēcīgi, kurus nevar pārvarēt. Tāpēc priekš manis ir ļoti liela šī svētība zināt to, ka tiešām Dievs spēj pārmainīt mūsu dzīvi. Kad atnāk viņa spēks pār manu dzīvi, atnāk viņa gars, tad viņš pārvērš to, ko es agrāk nevarēju pārvērst, ka man vairs nav jācīnās, ka ienaidnieks var pieiet, un viņš tā kā var liekas, tu atceries to, ar ko tu biji uzvarēts, bet viņam vairs nav vara pār tevi. Tas kaut kur stāv blakus, bet tu ej tālāk. Zini, kāds teica tā, ka mēs nevaram
aizliegt putniem lidot virs mūsu galvas. Bet mēs varam aizliegt ligzdu novīt uz mūsu galvas. Un agrāk bija ligzda, perēklis. Bet tagad, var lidināties tāds domas, bet es zinu, tas nav mans. Vēlns ir atklāts, viņš ir uzvarēts ar patiesību. Viss, es vairs neesmu tavs kalpiņš. Tas bija tāds stāsts, ka tāda līdzība aizbrauc brālīts ar māsiņu uz laukiem, un tur brālīts ar kaķeni šāva un pīlē pa galvu trāpīja. Un pīle nokrita, un tad tieši māsa saka, es visu redzēju, es visu vecmāmai pastāstīšu. Viņš saka, neko, es tikai nestāstīju, es visu, ko gribēs izdarīšu. Ķerra. Es sēdīšos ķerrā, tu mani vadās. Un viņš viņu vadā, jau spēka nav. Viņa saka, vadā, vecmāmai pastāstīšu visu. Viņš atkal vadā, un nav vairs spēka. Klausies, māsiņu, visu nevaru. Vadā, visu pastāstīšu. Un tā viņš viņu nomet. Iet mājās, saka, es pats viņai pastāstīšu. Aiziet, visu izstāsta, iet ārā, un tagad atkal viņa nāčur vadā. Viņš saka, es visu vecmāmai izstāstīju, viss kārtībā, esmu brīvs no tevis. Tāpēc, zini, kad tev ir sirds brīva, kad tu neko no Dieva vairs neslēp, ka tev nevajag dzīvot bailēs, ka tagad Dievs tevi par kaut ko sodīs, ka Jēzus ir bijis sodīts par visu, ka viņš ir atbrīvojis manu dzīvi. Nevēlt, kad mēs runājam par Golgātu, kas ir Golgāta, tā ir pieres vieta. Turpat, kad skatās uz to kalnu, tur tāds tā kā acis, tāds tā kā deguns, tā ir Golgāta. Un tādā Golgātā bija iedurts krusts. Ja tavā galvā būs šī centrālā patiesība, krusts un viss, kas tur notika, viss sātans brēts. Viņš to nevar paciest, viņš vienkārši mūk un tava dzīve mainās. Tāpēc priekš mani, ziniet, tas ir pats lielākais, kas ir vispār kristietībā, ka reāli tava dzīve var izmainīties, tavas domas izmainīsies, tava dzīve izmainīsies. Un runājot par Jāni Kristītāju, 1. nodaļā Lūkas evaņģēlijā, teiks, ka viņš būs spēkā. Viņš ies spēkā. Un es domāju, Jāni Kristītājs, kādus tu brīnums izdarīja, ka tāds spēks uz tevis ir? Parasti uz cilvēku skaties, viņš tādu brīnumu izdarīja, palūdz par cilvēku, viņš bija dziedināts. Notika, paskaties, kas te ir teikts. 1.17 pravietiski par Jāni Kristītāju teikts. Un viņš ies viņa priekšā, Jēzus priekšā. Elijas garā, tātad svaidījumā, un spēkā ietekmē, piegriezdams tēvu sirdis bērniem un neklausīgos taisno domām, sagatavotams tam kungam padevīgus ļaudis. Kāda bija viņa ietekme? Uz cilvēku prātiem spēcīga. Tas nebija, tas svaidījums, tas spēks, tas nebija kaut kādās ārējās lietās, bet tieši šeit tas spēks parādīts, ka to, ko viņš runās, tas būs no Dieva un tas izmainīs sirdis, ka sāks saliedēties attiecības. Redzi, kā šeit ir teikts, neklausīgos taisno domām. Pēc būtības ļoti nepaklausīs, ļoti pretestīgs, bet pēkšņi manī kaut kas izmainās, es māku cienīt vadību, valdību un vispārējās lietas, kaut kā viss manī mainās, kaut gan es zinu, ka es pēc dabas esmu bijis vienmēr dumpinieks un ir bijusi visāds tur saskaršanās kaut kādām lietām, bet tagad kaut kas viss ir izmainies. Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka bija svaidīts vārds manā dzīvē gan no svētdienām, gan tad, kad es lasīju, un Dievs mainīja manu dzīvi. Tāpēc, kas šodien ietekmē manu domāšanu, paskatīsimies uz to, par ko es domāju, kāpēc man tāds tieši domāšanas virziens, un kā pirmais, tās ir vērtības. Mēs domājam par to, kas mums dārgs un ko mēs mīlam. Pareizi? Mēs visbiežāk mātes domājam par saviem bērniem, kaut kur, kas aizbrauc ceļojumā, vai kaut kur ārzemēs atrodas, bieži zvana, lūdz par to. Vīriem, par sievām domājam, un par darbu domājam, par kalpošanu domājam. Tas ir mūsu atbildības. Par mērķi domājam, par Bībeli domājam, par Dievu domājam. Tāpēc viņš mums ir mīļš. Varu pateikt tā, ka katru dienu es principā par Dievu domāju. Es domāju, laikam katrs no mums nav tā, ka visu laiku, kur mēs slavējam Dievs, mēs lūdzam, mēs lasām, cenšamies iepazīt Dievu, padomāt par Dievu, Dievs, vai es pareizi virzos, kāds ir tavs prāts, ko tagad man darīt. Jo, redziet, Psalm 119, 97 ir rakstīts, cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Man viņa ir mīļa, un viņš saka, es viņu pārdomāju ikdienas. Tātad tas, kas tev ir mīļš, par to tu bieži domā. Otrais.
Lepnums. Mēs varam būt ar ko? Ar augstprātību. Un faktiski par Sātanu ir aprakstīts, kas viņa dzīvē notika nepareizi. Jesajas 14. nodaļā no 11. līdz 14. pāntam. Viņā rosījās nepareizas domas, pēc tam viņš izdarīja nepareizas rīcības. Bet no sākuma viņa grēks bija tās domas, kuras bija ārpus Dieva gribas un kuras pacēlās par Dievu. Kāpēc man tam Dievam jāpaklaus? Es iešu savu ceļu. Un tas ir galvenais faktiski arī tagad Sātana mērķis. Nē, pēc dievišķā, tu takšu vari pats, tu takšu es, kā Krievs saka, ja samsu sam un uz priekšu. Un pasties, kā šeit ir teikts, nogrimusi elē tava godība un tavu citāru skaņa. Cirmeņi ir tavs guļamais paklājs un tārpi tava sega. Kā tu esi kritis no debesīm, tu spožā zvaigzne, Lucifers, tu ausekļa dēls. Kā tu esi nogāsts pie zemes, tu, kas tautas locīja, tu gan domāji savā prātā, es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm. Es nometīšos uz sajiešanas kalna pašos ziemeļos, es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats visu augstākais. Bet tu esi nogāsts mirušo valstībā visdziļākā bedrē. Tad, kad mums ir augstprātības domas, lepnuma domas, ka mēs paceļamies pār visiem pārējiem cilvēkiem, tad mēs atdalamies no Dieva gara. Un tieši to arī ienaidnieks grib, lai mēs atdalamies, lai mēs ejam, un viņš atļauj mums kādu laiku iet. Viņš tāds ļoti viltīgs. Ejam, mums ir panākumi, mums ir izdošanās, vairs nelūdzam Dievu, vairs nelasam Bībeli, un it kā viss sanāk. Bet tas uz kaut kādu laiku. Es tiešām esmu daudz cilvēks redzējis, kuri atgājuši no Dieva, bet nevienu no viņiem neesmu redzējis, ka viņi saka, tagad esmu laimīgs. Tagad manā dzīvē visi iet sakārtos, visi forši. Nē, tieši otrādīgi. Viens man zvana un saka, man sākusies klaustrofobija. Kaut kāds ārprāts. Nevaru es mašīnā braukt aizmugurējos sēdekļos. Vairs nevaru ar lidmašīnu lidot. Es kā tu? Stiprs, tāds spēcīgs. Viņš reāli saka, pagāja kaut kādu pāris gadi, viņš atgāja no Dieva. Un ienaidnieks viņu noķer. Viņš ļoti viltīgs ir. Viņš māk atlaist, lai tu pēc iespējas tālāk aiziet no Dieva un tur, lai sasniegtu. Un tāpēc ienaidnieks viņš rāda ar to visu, kas te ir bijis. Dievs mums atklāja, ka viņš sāka domāt augstu. Viņš vairs nedomāja, kā Dievs es tevi varu pagodināt. Kā Dievs es tevi varu pakalpot. Tad, kad mēs sākam zakt, tev nebūs zakt. 8. balsis. Kad mēs apzogam Dieva slavu, mēs izkrītam no Dieva slavas. Un tāpēc teikts tālāk Salmana pamācībā 16:18, kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepnes. Un augstprātība nāk priekš bojā ejas. Cilvēks aizgāja bojā, viņš atkrita. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam parādījās augstprātība. Viņš sāka redzēt sev augstāk par visiem pārējiem, kas te vispār ir sānākuši, ko te vispār runā, ko vispār tā Bībele, nekāpēc tikai Bībele. Un tāda filozofija sākās. Un kas notiek? Un cilvēks lēnītēm sāk piepildīties ar pasaulīgo un sāk teikt, es pats, un redzam, ka uz miesas tālu neaizbrauksi. Un Salmana mācītāji 7:8 labāk ir kādas lietas gals nekā tās sākums. Labāk ir pacietība nekā augstprātība. Viņi mēs to tā sāksim, man būs biznes, es te būšu tāds veiksminieks, man ir kaut kas. Un kā saka, nesaka hop, kamēr neesi pārlicis. Un viņi daudzi tādi, viņi izrunā, sarunā, es pat esmu pamanījis. Ja tev kaut ko Dievs ir ielicis sirdī, nesāc klārēt visiem apkārt. Un tikko tu esi pastāstījis, tu jau jūti spēks kaut kā aiziet. Tāpēc te ir teikts par to, ka, redzi, labāk ir kādas lietas gals nekā tās sākums. Nesalielies, nesastāsties, darbojies pazemībā. Un te tālāk ir teikts, labāk ir pacietība nekā augstprātība.
Vēl tev nav rezultāti, vēl tu neesi aizsniedz, tā kā ir mērķis kaut kādām labām lietām tavā dzīvē, ej pacietībā uz to soli pa solim, soli pa solim, soli pa solim. Un varbūt cilvēku acīs tu būsi jocīgs, tā kā līdzīgi Noā, ja? Viņš cēla šķirstu apmēram 100 gadus. Un noteikti tas bija uz kalna. Iedomājies, uz kalna cilvēks laivu, lielu kuģi būvē. Ūdens nav, jūras nav, un viņš būvē. Un tas bija cilvēkiem jocīgi. Bet viņš kaut ko savās domās turēja. Viņam Dievs atklāja, viņš gāja uz to dēlīt pēc dēlīša, dēlīt pēc dēlīša. Un kas notika? Pēc tam izveidojas kuģis. Un atnāca plūdi. Un likās, ka tanī brīdī viņš bija izsmējams, viņš bija pazemojams. Visa pasaule vairījās, jocīgs cilvēks. Un zini, šodien arī uz mums cilvēki bieži vien skatās uz, ka jocīgie. Kā jūs tā dzīvojat? Tur nepīpēt, nedzeret, tur arī, kas saka, nekur ne pa labi, ne pa kreisi. Svētdienās baznīcā, un vēl tur kaut kur baznīcā, un vēl kaut ko tur to, un ziedojat. Un viss tā kā pasaulē tas jocīgi liekas. Bet mēs kaut ko redzam priekšā. Un tāpēc mēs pacietīgi ejam uz tām lietām, un tāpēc tā ir tā pazemē. Es pacietīgi eju, jā, es Kristus vārda dēļ noteikti būšu izsmiets, bet es redzu neredzamo. Un zini, kas ar cilvēkiem ir? Viņi šodien domā par tevi. Tā kā līdzīgi 28. nodaļā apsadarba grāmatā. No 1. panta ir teikts, ka apostols Pāvils kopā ar citiem cietumniekiem bija izmests uz kādu salu, kura saucās Melita. Un tā kā bija visu laiku lietus, tad viņi izlēma iekurt ugunskura. Tur bija 276 cilvēki uz šīs salas. Un kad viņš meklēja tur to žagarus, un viņš atnesa, lai mest ugunskurā, no ugunskura izlīda indīga čūska un pakārās pie apostuļa Pāvila rokas. Viņam iekoda viņa spēcīgi, tā bija indīga, viņš viņu nomet ugunskurā. Un cilvēki teica, redzi, no ūdens viņš izglābās, bet Dieva sots tomēr viņu ir atradis šeit uz sauszemes. Ļaundaris. Viņam sots par to. Un tagad viņi gaida, kad Pāvils nokritīs un uzpams. Bet kādu laiku pagaidījuši, redzot to, ka viņam nekas nekaiš, viņi saka, Dievi miesā ir nākuši pie mums. Tagad viņi saka brītiņu, ka tas ir grēcinieks un pēdējais. Šeit pēkšņi kaut kas notiek tas, ka viņš ir pirmais, viņš ir Dievs miesā. Redzi, tas ir tie cilvēciskie spriedumi. Viņi šodien var vienu runāt, rītā viņu otru var teikt. Vienā dienā viņi teikt, Oziāna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, burtiski pāris dienas, sit viņu krustā, sit viņu krustā, sit viņu krustā. Tāpēc nedzīvojot pēc tā, ko cilvēki šodien par jums runā. Neskatieties uz to, nedzīvojot šeit zemišķē cilvēciskai slavai, jo tas bieži vien tā kā mūs aizskar, mūs aizķer. Un tāpēc, ja es teicu, aizliec sevi, paņem savu krustu un katru dienu sako man. Jo citādīgi tevi visu laiku aizcer. Sātans tādā veidā tevi centīsies apturēt savu taviem radiniekiem, tuviniekiem, draugiem, darba kolēģiem. Ejam, mūsu Jēzus ir saucis. Un es domāju, kā mācekļiem bija atstāt tīklus, ko viņi tur tīrīja pēc zvejas. Un Jēzus pienāk un saka, sako man, tikko lomas ir, tikko zivis saķēruši. Bet Jēzus saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Trešais, kas ietekmē mūsu domāšanu, nepiedošana. Ja tev ir iekšā nepiedošana, tev tā iekšā tāds rūgtums, viņš kā visu laiku tev indē, tavas domas, tāda negatīvas, tāds visu laiku tā kā mākonis, tu ej pa dzīvi, bet tas mākonis visu laiku ir ar tevi. Tu kaut ko neesi pagātni atrisinājis, tāpēc nevar būt ar tumšu pagātni, gaiša nākotni, ja tā pagātne nav no tevis nogriezta. Tāpēc noteikti tiec galā ar tām rētām, kas ir tavā sirdī. Izsūdzi, atstāj to, palūdz Dievam piedošanu un vari tam cilvēkam piezīmēt pateikt, es tev visu piedodu, es tev atlaižu. Tātad atrisini to, jo tās ir atklātas durvis Sātanam, un Sātans nāks un visu laiku tevi tirdīs.
un tev nebūs izaugsme, tev nebūs gaišuma tavā dzīvē, nebūs svētā gara piepildījuma, tāpēc, ka tavā sirdī ir nepiedošana, un tavas lūkšanas nebūs dzirdētas. Jo, redz, te ir teikts tā, Marka 11. nodaļā, un kad jūs stāvat Dievu lūgdami, tad piedodiet, ja jums ir kas pret kādu, lai arī jūsu tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Tad ļoti svarīgi, ka tu ej uz lūkšanu un tu gribi no Dieva kaut ko saņemt, pārmaiņas, svētības, un lai tu saņem atklāsmes, Dievs saka, kā ir tavs sirds, vai tu esi visiem piedevis no pagātnes, padomā, vai tu esi atlaidis, viņš nav cienījis, viņš man nav lūdzis piedošanu. Viņš ir grēkos, viņš ir pats vēlna varā. Tas ir Sātans, kurš tavu dzīvi gribēja degradēt caur šo cilvēku. Tev vienkārši jāpasaka, Jēzus vārdā, es tev piedodu. Man Dievs ir tik daudz piedevis, man Dievs ir visu piedevis. Es biju pret Dievu noziedzies. Un ja man Dievs visu ir piedevis, kā lai es šim cilvēkam nepiedodu? Jo kāds teica tā, ka nepiedošana tā ir inde, ko cilvēks domā, ka lai tas cilvēks dzer, bet faktiski viņš pats dzer to. Bet viņš domā, ka tas nomirs. Tāpēc tas tavu dzīvi saindē, un tā ir kā kode, kas tevi iezagusies, tavā sirdī iezagusies, un viņa izēd tevi. Tāpēc piedošana nevar būt pēc nopelna. Tad tu piedošanu vari uzdāvināt tam cilvēkam. Un es negaidu, ka viņš man lūgs piedošanu. Es viņam vienkārši piedodu sevis paša labad pat, lai es tālāk varu iet, augt un priecāties. 4. Pieredze. Tad, ar ko mēs dzīvojam šodien, ar kaut kādu pieredzi, ar pagātni, ar to, kas bijis bērnībā. Dzīve vēlna valstībā var arī kādam vilkties līdzi. Kaut kādas sāpes var vilkties līdzi, kaut kādi meli, nepareizas vērtības var būt tavā dzīvē, jo projām tu domā, bet pavisam ne tā, kā Dievs to gribētu. Un varbūt arī tavā dzīvē joprojām valkās līdz apsēstība, tāpēc, ka tu kādreiz biji nodarbojies ar okultismu, un tas nav izsūdzēts, tam garam joprojām ir vieta tavā dzīvē, un viņš var runāt uz tevi. Viņš pat var runāt tevī. Man bija tāds gadījums, runā ar kādu cilvēku, iepriekš stāstīja par tām lietām dusmu un lēkmēm, pēc tam viņi saka, es tā kā atnāku samaņā, es domāju, kāpēc es tagad kliedzu saviem radiniekiem, brēcu, es to nemaz negribu, bet kāds pārņem mani, un tas notiek, un pēc tam es tā kā hopā. Kad es ar viņu runāju, es saku, tā un tā mēs to tās lūksim, Dievs dos brīvību, viņi saka, tagad es iekšēji dzirdu, normāls cilvēks, tas nav kaut kāds, zina, kā saka, no kaut kāds speciāls iestādes atnāca, nē, normāls cilvēks. Saka, es dzirdu, neklaus viņu. Es dzirdu iekšēju balsi, neklaus viņu. Es pasaucu sieviņu tu tāds saka, būs. Kad sākām lūgt, acis šitā sagāja. Sāka brēgt tas gars. Saproti, viņā iekšā runā. Un, protams, ka tur viens runā, ka tur vienkārši tur kontroli pār prātu, ko tu vari izdarīt. Ienaidniekam ir vieta, kas ir jāizdara. Tu viņu nevari tā kā, nedomā, pasludini, viss būs labi, 50 reizes, viss būs labi. Pēc 50 reizes uz 51 viņš teiks, viss būs slikti, un viņš tur stundām, bez tavas piepūles, viņš tev vienkārši runās. Tāpēc viņš ir jāizdzen ārā, lai cilvēks sirds varētu būt pilnībā brīva. Jo romiešiem 12. nodaļā, pasties, tātad ir teikts par to pagātni, par vispār tagad tavu stāvokli, kādam procesam ir jānotiek. Pilnībā tev jānododās Dievam. Tev jāpieņem ūdens kristības. Es zinu, ka lielākā daļa šeit to ir izdarījuši. Tad jūs nogriezāt sevi no vecās dzīves, jūs ūdenī bijāt aprakti vecai dzīvē, jūs augšām cēlāties, lai dzīvot ar to kungu. Ja ir bijuši kaut kāds intīmās attiecības ar cilvēkiem 1, 2, 3, 5, 50, kā viens brālis saka, man bija apmēram 50, es kas saskaitīju, tas ir ārprāts. Tātad tas ir netiklības gars, un vienkārši Jēzus vārdā es sarauju visādu saikni ar visiem, ar ko man ir bijusi intīmas attiecības. Vienkārši es sarauju ar visiem tiem cilvēkiem, jo tu nevari visu atcerēties,
Ja tur bijis vārds, var viņu pat vārdus nosaukt, jo aiz tiem cilvēkiem stāv gari, un tevi ir saikni dvēseliski, un tāpēc tev kaut kā tas viss kaut kā ietekmē. Tavs garastāvoklis visu laiku tāds ļoti tā kā pa viļņiem ir. Ja? Tad tam visam jābūt nocirstam. Jēzus vārdā es sarauju visādu dvēselisku saikni ar tiem cilvēkiem, ar kuriem man bija attiecības. Un tādā veidā tu iedod vietu, lai Dieva gars var runāt, lai tu varētu to balsi kluso savā dzīvē dzirdēt. Un ir teikts Romiešiem 12. nodaļa no 1. panta, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašu par dzīvu, tad izdari to, nodot sevi par dzīvu, svētu, tad atdelītu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Ar ko tavu kalpošana sākās? Ar to, ka tu pasaki, Dievs, es savu miesu, savu garu, savu dvēseli, Dievs, nododu tev, lai piepildās tavs 100% plāns. Un tāpēc šeit ir teikts par to, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Pasaule domā ne tā, kā domā Dievvārds, it sevišķi, jo tuvāk Kristus atnākšana, jo vairāk grēka ienāk sabiedrībā, kā mēs tagad redzam. Tātad ienaidnieks nāk, lai atnāktu tumsa, lai būtu ne tā, kā Dievs saka, un caur to arī Bībelē teiks, jo ļaunums ies vairumā, un tad, kas notiek? Mīlestība daudzos, ne visos, bet izdzisīs. Tātad svētajam garam nebūs vieta. Cilvēki pieņem grēku, cilvēki saka, ok, kaut gan tas nav bibliski, protams, Dievs neies līdzās tiem, kuri iet savu ceļu, kuri ir novirzījušies no Dieva ceļa. Un tāpēc šeit ir rakstīts tā, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, tātad savā prātā faktiski, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Dievs, es gribu noiet pilnīgi tavu ceļu. Es gribu staigāt ar tevi. Un zin kā, man ir tāda formula no Bībeles, dievbības formula. Viņa rakstīta psalmos 19. psalmā 15. pantā. Lai tev patīk manas mutes valoda un manas domas tavā priekšā, mans patvērums un mans pestītāji. Tad, lai tev, Dievs, patīk manas mutes valoda, un to, ko es tagad runāju, Dievs, vai tas saskan ar tavu gribu? Un es vienmēr, kad man tāds iekšējs čujs, ja es kaut ko sāku runāt ne tā, man uzreiz svētais gars runā, nezinu, kam vēl tā ir. Ev, Andrīti, tu kaut ko savu te runā, tu kaut kur esi novirzies, vai tevi kāds kaut kur bišķiņ aizskāras ir, un tagad tu te runā, tu te kaut ko taisnojies, bet es jūtu te Andris taisnojās, it kā par patiesību, par īstenību, bet es zinu, ka es sevi aizstāvu. Varbūt pat svētais gars kaut ko citu grib runāt. Un tāpēc tas ir tas, kas šodien mums ir vajadzīgs, kad es gribu pareizi Dievu saprast, es gribu runāt, un lai tev patīk manas domas. Un tāpēc es tā nosaucu klikšķis uz pārmaiņām. Kas tas ir pa klikšķi, ka tava dzīve sāk mainīties? Vai mana dzīve ir mainījusies? Vai tu tāds palicis brīvāks, tāds mierīgāks, tāds patiesīgāks, īstāks? Ar tevi palicis vieglāk dzīvot. Tu vairs neesi tik toksisks. Ir cilvēkam toksiskas domas, toksiski vārdi. Un kas ir tas klikšķis? Tā ir ticība. Tā ir ticība. Un, protams, aiz ticības stāv svētais gars. Es ļoti bieži gribu to likt, jo tieši svētais gars, kad viņš piepilda cilvēku, kad ir tā eļļa, kas plūst no galvas, kā rakstīts, no galvas bārdā, ja, Ārona, tad uz galvas ir svaidījums, ir šī eļļa. Un tāpēc Sātans nekādīgi nevar, tās mušiņas lido, bet viņas noslīd nost, tāpēc, ka esmu piepildīts ar svēto garu, esmu piepildīts ar Dievu vārdu. Un tāpēc pirmais, kas tev jāsaprot tādā ticībā, kam tev jātic, ka Dievs zina manas domas, visas domas. Mēs visvairāk grēkojam kur? Domās. Ja varētu šeit ieslēgt uz ekrāna mūsu domas, lai viņi tā kā teksts iet, mācītais daudz žestikulē ar rokām. Kāpēc viņš to dara? Kāpēc viņam nav melns tur fraks kaut kāds? Kāpēc viņš tādā kraklā? Katram kaut kādas savas domas. Un saproti, Dievs visu zina.
zina uz priekšu. Viņš ir Dievs. Zini, cerēs tā jautā, vai Dievs zina, vai Dievs var? Es domāju, pagaidi, ja Dievs kaut ko nezina, kas tas par Dievu? Ja Dievs kaut ko nevar, Dievs nevar grēkot vienīgi, ja? Viņš ir atdalīts no tā, tas ir ļaunums, viņš ar to nav saistīts. Ja? Un tāpēc kāds teica tā, ka Dievs ir nemainīgs, bet viņš maina mūs, slavu Dievam, ka viņš ietekmē mūsu dzīvi. Un 139. psalmā, 1.2. pantā ir teikts, Kungs, tu izproti mani visos sīkumos. Visos sīkumos, es pat līdz galam nesaprotu. Kā saka, viss tā kā problēmā. Un pats cilvēks nesaprot, kāpēc tur tā, šitā te notiek, ja? Bet Dievs saka, es zinu. Un tāpēc es pie tevis strādāšu, un tāpēc es uz tevi runāšu, es tev došu kaut kāds atklāsmes. Tu pat līdz galam nesapratīsi. Un tagad, saprot, tev it kā liekas, šito problēmu vajag risināt. Tev ne tas risinās, bet kaut kāds citas lietas dzīvē notiek. Kaut kāds pat problēmas notiek. Un saprot, tev tā kā Dievs bieži vien pat novērš tavas domas, ka tev vajadzētu šito, tev pēkšņi no citām vietām, un tev kaut kādās citās frontēs sākās cīņas. Un kamēr tu te cīnies, Dievs šito globālo lielo problēmu viņš risina. Dievs ir tā kā ārsts. Bieži vien cilvēki atnāk un saka, Jēzu, uzliec šitam cilvēkam rokas un dziedini viņu. Vīrs grib lai es ar sievu runāju. Viņš man saraksta, tā, runā ar viņu šito, runā šitā. Viņš man iedod pilnībā visu, un tas ir narcis. Kā es saku, narcisi, viņš tā tev var redzēt, cilvēki. Viņam tev raksta, un tu domā, kad gals būs. Ja tā A4 lapus, tad 4 lapus mierīgs tā te saraksta. Un tev viss tur ir pateikts, kas tev jādara. Un bieži mēs tā ar Dievu. Un ja es paņem to cilvēku, izved ārā no viņu vidus, tur spļauj tur viņam uz acīm un tur darbojās un notiek pavisam citādīgi. Tāpēc te ir tas, ka Dievs zina, kādu operāciju tev vajag. Viņš zina, caur kādiem procesiem tev izvest, lai tu būtu patiesi brīvs. Un tāpēc tu, Kungs, izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Mēs tā sevi nepazīstam, kā Dievs mūs pazīst. Tu zini, cik tev uz galvas mati? Bībelē teiks, viņš ir visus skaitījis. Pat mats no galvas nekrīt bez Dieva ziņas. Dievs, tu tik uzmanīgs? Jā, es laiku tā staigāju. Es laiku tā staigāju un es visu laiku redzu. Es tieši ar tevi visu laiku strādāju. Tas ir tik svētīgi. Klausies, jau par to Dievu visu laiku jāpasakās. Dievs, paldies, ka tu ar mani, paldies, ka tu strādā, paldies, ka man neatstāj, paldies, ka tu man nepamiet. Un tāpēc tālāk ir teikts, tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Nevajag Dievam pieiet tūmā. Viņš jau no tālienes. Tas nozīmē, es jau zinu, ko tu domās. Es jau zinu, kādus lēmumus pieņemsi. Tāpēc neko no manis neslēp. Un es atbildēšu par to, ko es domāju. Tāpēc filtrē, ierakst tādu sev vārdu, filtrē domas. Tagad tev ir iespēja ņemt filtru, un šis filtrs ir Dieva patiesība. Strādā pie tā, visu laiku caur patiesi, vai tas ir patiesi, vai tas ir Dieva griba. Kā Jēzus darītu, kā apustuļi rīkotos. Kā tas saskan ar manu aicinājumu, kā tas saskan ar to, ko man Dievs jau iepriekš ir teicis. Tāpēc, vai tas ir Dievs, kas tagad darbojās, vai kas man tagad kaut ko saka? Un tāpēc redz rakstīts Jesaja 7. nodaļā, tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuels. Ja? Tātad Marija piedzemdēs Jēzu, ja? Pravietiskais vārds. Un tālāk ir teikts par Jēzu, no biespiena un medus viņš pārtiks, kamēr viņš pratīs ļaunu atmest un labu pieņemt. Un pirms tas zēns pratīs ļaunu atmest un labu pieņemt, un tālāk ir teiks, tas un tas notiks virs zemes. Ziniet, ko mazi bērni ir atšķirās no pieaugušie? Viņi tā kā putekļu sūcēja pa grīdu lienu, un pēc tam vēders viņam sāp. Nezinu, kas tur viņam ir. Pēc tam, skaties, kas tur nāk ārā. Riktīgs putekļu sūcējs. Viņš nefiltrē, viņš ņem visu mutē. Tāpēc Bībelē teiks, ka mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kuri cilvēku viltus spēlē, tiek turpu, šurpu mētāti, padodamies visādam vēju mācībām. Tad mums ir šodien Dieva vārds un stāvi tanī, ko tev Dievs ir teicis. Interesanti, ka Pēterim nevienmēr šis filtrs nostrādāja. Viņš sadzirdēja, ko Jēzus teica 16. nodaļā Mateja evaņģēlijā 23. pantā.
Viņš teica, ka pirms tam tad viņš teica, ka cilvēku dēlu nodos cilvēku rokās un viņu piestīs krustā, viņš 3. dienā augšām celsies. Par to augšām celšanos apstuļi neko nesaprata, bet saprata to, ka viņu sitīs, ka viņu piesitīs, ka mūsu mācītājiem būs slikti. Un tādī brīdī viņš kustināts, tā kā cilvēks. Viņš tā kā necenš, vai tas ir Dievu prāts izprast. Viņš nav savienojies ar savu kungu, ko viņš runā. Viņš tā kā atsevišķi. Viņš viņu pasauc savu, 23. pantā teiks, un saka, kungs, lai Dievs pasarga, lai tas ar tevi nenotiek. Esi žēlīgs, esi žēlīgs. Un viņš viņam saka, atkāpies no manis, Sātana. Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkiem patīk. Tad ne tā kā pēc Dieva prāta, bet tu tagad pēc cilvēciskā prāta. Tāpēc ir bieži tādi cilvēki, kur runā uz tevi. Nu, tu pats padomā. Un sāk runāt kaut kādas lietas, bet tev Dievs ir teicis, ka tev ir jāiet un jādara. Un es, protams, tagad to runāju uz briedušiem cilvēkiem. Tāpēc tas ir tā raksturvieta, kas vairāk mīlēs tēvu, māti, bērnus. Mēs jau varam Bībeli lasīt mājās. Mēs jau varam ticēt Dievam sirdī. Nu, priekš kam te tā? Nu, priekš kam? Nu, padomā. Un tā ir tā dvēseliskā gudrība, aiz kuras stāv dēmoni. Un ja es tā norēģēju, man Murjāņos atceros, kad es izdalīju Bībeles, mans viens pienāk, skaties, Jēzus pateica cilvēkam atkāpies no manis, Sātana. Kā viņš varēja tā? Bet viņš pateica to garam, viņš nepateica Pēterim. Pēteris jau pats ļaunos garus zina ārā. Viņš jau bija saprotošs. Viņš saka, atkāpies, jo tu nedomā, tu pielaidi, tu atļauj, tu neizfiltrēji. Un tāpēc bieži vien ir cilvēki, var runāt skaudības garā, var runāt Jezabeles garā. Viņš tādas lietas sāk runāt it kā pareizi, bet es jūtu ne no tā gara. Viņš tagad te par taisnību, viņš tagad šeit par kārtību, tikai tāpēc, ka viņa sirdī kaut kāda konkurence. Viņam īstenībā tā kārtība nav vajadzīga, viņam vajadzīga ir pozīcija. Viņam vajag vienu nolaist, lai sevi uz tās galvas pacelties, saprotat? Un tāpēc ir nevajag nemaz reaģēt uz tā cilvēka vārdiem. Grūti, smagi, tu jūti no kāda avota tas iet, bet stop, vienkārši atsakies no tā. Un vēl Ananija un Safīra jaunē derība. Atcerieties, bija tāds gadījums, ja, ka viņi noslēpa, viņi sameloja, un 5.3 ir teikts, Ananija, kāpēc ļāvi tu Sātanam piepildīt savu sirdi? Tātad viņš kaut ko runā, tu vienkārši klausies, tu klausies. Reiz var rūgtums nākt uz vīru, rūgtums nākt uz sievu, un Sātans tagad tev uzkužina, davai, kaut kāda ļaunprātība, davai. Un liekas, ka neviens jau to neredz, kas tevī tur notiek. Bet tā kā kaut kas tā kā solīti pa solīti, es cik reiz viņam teicu, atslēgas nelikt uz galdu, bet uz āķīt. Es cik reiz teicu, kurps nelikt tur, bet likt skapī. Un visādas tādas mazas mušiņas. Viņas te nosēžas, un te. Un tu zini, tas piepildās, un pēc tam kaut kāds konfliktiņš, un kas? Tur tās mušas sēž tā kā lodes. Un domā, no kurienes tas viss? No tā, ka Sātans piepildīja tavu sirdi. Tu vienkārši aus šitā te, lokātori, un tu uztvēri nevis to, ko Dievs gribēja, bet to, ko Sātans. Sātans atnāca, lai sašķeltu, lai sadalītu draudzē, komandā, ģimenē, lai bērni ar vecākiem nesiet vecāki ar bērniem, lai parādās kaut kādas pretenzijas, nesprat no tukša gaisa, kad tik nav miera. Un kad nav miera, tad nav Dieva klātbūtnes. Lai jūs zaudētu Dieva klātbūtni, lai jūs staigātu tādi sausi, tādi nedzīvi, ka jums nav spēka. Tāpēc vairāk par visu, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīve. Tā saka Dieva vārds. Ieliec filtru. Otrais, tas filtrs ir labi zināt Dieva vārdu. Bībele, Ebrejiem 4.12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un ir asāks par katru apusē griezīgu zobenu, kas spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķeļ dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirdsprāta tiesnesis. Svētais gars ir pār mums, bet uz ko svētais gars reaģē? Kā tavā dzīvē šis uguns uzturās? Ugunim vajadzīga malka. Kas ir šodien malka? Tie ir svētie raksti.
tavā dzīvē, kad tu esi palasījis rakstus, kad tu esi bijis lūkšanā sadraudzībā ar Dievu, kas tavā dzīvē būs atklāsmes. Tātad tu lasīsi Dievu vārdu, Dievs uz tavu dzīvi runās, un tas ir tas, ko tu esi saņēmis no Dieva. Ja tev pagājusi diena, un tu nepalūdzi, tu nepalasīji, vari šitā šai dienai pārvilkt krustu. Vienkārši pat tukšo nodzīvotā diena. Tāpēc cilvēks, kurš ir piedzimis no augšienes, viņam visu laiku gribās mašīnā ieslēgt nevis SVH+. Viņš reāli saprot, ka šī pasaule man tā jau izlādē, man ir 9 stundas darbā. Dievs tev palīdz, lai tu varētu pārvarēt visu šīs cīņas. Viņš uz tavu sirdi ir pateicis kaut ko, ko tikai zini. Tu pat pravietis tikai pēc tam var atnākt un pateikt un apstiprināt, vai sapnis tavā dzīvē var būt kaut kāds sapnis pēkšņi, bet tas jau bijis uz to, uz ko tevi Dievs ir virzījis un ko viņš tevi runājis. Ja? Tāpēc Bībele var tevi brīdināt par kaut kādām lietām. Lasi Bībeli. Vairāk lasi Bībeli, tev būs garīgā imunitāte stipra. Tu varēsi tos vīrus šodien nepieņemt. Pat praviešus Bībelē teiks, ka pēdējo laiku zīme būs, ka būs daudz viltus mācītāji un viltus pravieši, kuri pievils daudzus. Tad prāti būs sagānīti ar ko? Wow! Kaut kāda runa, kaut kāds brīnums, bet viņš nerunā to, kas ir patiesi, bet tas nav evaņģēlijs. Tā ir kaut kāda cita mācība un sveša uguns. Un kad tu būsi Dieva vārdā, tu uzreiz sajutīsi, es zinu svaidījumu, es zinu, ka Dievs runā, es zinu to sajūtu, kā Dievs runā. Tāpēc es saprotu, es esmu ielikts šeit. Dievs jau pats vadīs. Priekš kam tad mācīt tev vajadzīgi? Ja Dievs vadīs, tad ejam mājās, kas saka, darbojieties. Nē, viņš ir Bībelē teiks apstudarbu grāmatā 20. nodaļā par draudzes ganiem un sargiem Dievs ir iecēlis. Tātad ganīt, pirmkārt sevi pašu ganīt, sevi sargāt, savu sirdi sargāt, savu pareizo sapratni un redzējumu, un tālāk arī draudzi. No kā? No vilkiem aitas ādās. Un tikko tu to vilku, viņš jau aitiņa, tu tikko viņam viņš uzreiz zovi. Skaidrs. Vairs mēs jūs neaicināsim. Trešais. Tas, ko tu lasi, tas, ko tu esi pieņēmis, iemācies no galvas. Ir tīpaši uz savām problēmām, uz savām ļaunajām domām, uz tām šaubīgajām vietām par ģimeni, par tavu nākotni, par finansēm, par veselību, starp citu. Varbūt tev ir kaut kas iedzimts. Tu zini, ka tavējie visi mirs no tā, vai jums ģimenē visi laulības visiem sabrūk, nevienam nav gājis labi. Un zini, Bībelē ir atbildes uz visiem jautājumiem. Tad kas ir jāizdara? Iemācīties tās raksturvietas, kas ir kā atbild uz tavu problēmu, un vienkārši viņas pasludināt, kurā vietā? Lūkšanā. Vienkārši var braukt un citēt tās raksturvietas, jo ticība nāk no vārda dzirdēšanas. Tad, kad tu dzirdi no sludināšana, tu vari pats sev sludināt ar tām raksturvietām tieši, kuras aizskar tavu sirdi. Jo Jozuā 1.8 ir teikts, lai šīs sekmes tavā dzīvē būtu, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Ir tīpaši vakarā. Ziniet, kas mūs visvairāk piepilda? Tas, kā mēs aizējām gulēt. Ja tu aizgāji gulēt ar politiskajām ziņām, ja tu aizgāji gulēt ar kaut kādām filmām, negaidi, ka tev būs no rīta kaut kādas baigās atklāsmes. Tikai atklāsme tev jāpalūdz piedošana, tev vajag atbrīvoties, vēl kaut kādas lietas var būt. Ja? Bet ja tu vakarā esi lasījis vārdu, ja tu esi lūdzis Dievu un tādā gaisotnē aizēji gulēt, tev var būt pravietiskie sapņi. No rīta tu pamodīsies pavisam ar citu virzību, tāpēc, ka tu dod Dievam savā prātā, lai Dievs var piepildīt ar jaunām atklāsmēm, lai tavs neironi, ziniet, neironi, viņi griežās pa galvu. Ja tev nekas jauns nav, viņi griežās un nekā nav. Bet tad, kad tu saņem kaut kādu jaunu atklāsmi, jaunu vārdu, tad tas neirons viņš tā kā plīst un viņš veido jaunu. Un tāpēc cilvēki Bībelē teiks, ka viņa vecumā, 93. psalms, 12. pants, ka taisnais ir kā palma. Viņa arī vecumā ir sulīgi, svaigi un auglīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka visu laiku jauna informācija, jaunas atklāsmes, jauni piemēri no dzīves, viņa kaut ko visu laiku jaunu saņem. Un tāpēc
Lai tavā dzīvē viss, kas nav pareizi sabūvēts, lai tas viss ir sagrauts ar Dievvvārdu patiesību, ar to, ko tu runā. Tāpēc, ja tu lasi Bībeli, bet tu runā pavisam kaut ko citu, tavā dzīvē nav pārmaiņas. Tu joprojām to pašu runā, kas ir bijis no vecās dzīves, un tu gribi dzīvot pa jaunam. Ja tu gribi, lai tava dzīve izmainās, sāc apliecināt to, ko Dievs ir teicis Bībelē. Tāpēc, ka Bībele tas ir viss par tevi. Un, kad tu lasi Bībeli, uzskati to, ka tagad Dievs uz mani runā. Ka tas nav runāts uz Izraēla tautu, uz efeziešiem, galatiešiem. Viņš tagad man to saka. Un tāpēc šis vārds ir mans. Dievs man to ir pateicis. Es tam ticu, un tāpēc es par to arī runāju. Es ticēju, un tāpēc es runāju. Un caur to arī rodās tavā dzīvē spēks. Un caur to arī cietokšņi, kur rakstīts 2. korintiešiem 10:4-5, cietokšņi, kuri prātā, Pāvils saka, mēs šos cietokšņus sagraujam. Ar ko? Ar patiesību, kuru balstās uz Dieva vārda. Un 4. tas ir tas, kas palīdzēs tev izmainīt savu domāšanu, tas ir Jēzus Kristus krusts. Un pie šī krusta mēs atrodam glābšanu, un mums jābūt šai pestīšanas bruņu cepurē galvā. Pie šī krusta mēs atrodam savu aicinājumu, savu likteni. Jo Bībelē teiks, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, mēs mīlam Jēzu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka viņi pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Un Efeziešiem 2:10 arī teikts, jo mēs esam viņa darbs radīt labiem darbiem, kurus Dievs jau iepriekš paredzējis, lai mēs tajos dzīvotu. Tad Dievam jau iepriekš ir paredzēta kalpošana un darbība priekš manis. Tas viss notiek tāpēc, ka esmu atnācis pie Jēzus. Un Jēzus saka, ja tu mani mīli, tālāk gani manas avis, tālāk darbojies manā valstībā. Un vēl 3. lieta, ko es redzu, kad esmu ar Jēzu Kristu, tad man ir viegli iet cauri grūtībām. Ciešanas būs, dārgie, atceraties to. Mums būs ciešanas, mums būs grūtības. Mēs iesim arī caur kaut kādu spiedienu, bet tajā visā spiedienā mēs iemācīsimies fokusēties uz Jēzus. Tāpēc teikts 12. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu, tad ir kaut kādas smagas lietas, no pagātnes, vienkārši noliec viņas malā. Negatīvo noņem nost. Jūs zināt, kad mūsu meitiņa aizgāja, es visas fotogrāfijas novācu. Man nav ne fotogrāfijas, man nav nekas, es dzīvoju ar nākotni. Mana meitiņa debesīs ir. Es sapratu, ja man tas stāvēs kaut kur, man visu laiku tā kā negatīvais. Man tas viss ir kaut ko sirdī, bet es negribu visu laiku par to domāt. Es gribu dzīvot ar nākotni. Man Dievs to atklāja, man Dievs tā pateica, Āni, tev priekšējā kalpošanas, tev nevajag dzīvot ar smagumu. Noņem to nost, dzīvo uz priekšu, jo tev priekšā cilvēki gaida. Atnes viņiem manu vārdu, nedzīvo bēdās, nedzīvo kaut kādos pārdzīvojumos. Viss ir izraudāts, ejam uz priekšu. Zini, ko es pamanīju? Mobilais telefons. Es zaudēju spēku, es tā kā izlādējos. Lūkšanā saku, Dievs, katru reizi, kad es paņemu, es zinu, ka es tā kā uz bremzi piespiežu garīgajā izaugsmē. Tas jau nav, ka es tur sliktu kaut ko. Bet tā skrolēšana, tā kaut kāda meklēšana, ko tu tur meklē? Nezinu, ko meklē, bet es kaut ko meklēju. Kaut ko varu atradīšu, atradu. Un tas arī viss tā kā aizpilda mūs ar tādu zūdīšanos. Un tā kā es pieņemu to informāciju, man tagad smadzenes apstrādā to 25 minūtes, ko es tagad paskatījos, tāpēc pirms dievkalpojuma iesaku neskatīties mobīlo. Jo to, ko tu paskatījies, sākās dievkalps, sākās slavēšana, tev tās fotogrāfijas, ko tu tur pasties Instagramā, vēl kaut kā tev prāts tagad apstrādā. Iet apstrāde 25 minūtes. Tavu smadzeni aizņem, tu neesi, kā Bībelē teiks, mīli Dievu savu kungu no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli, ne ar visu tagad. Es palieku dalīts ar šo pasauli un dalīts ar to kungu. Tāpēc ir visam savs laiks, tāpēc, ja tu ņem mobilo, ko tu gribi tur atrast? Pieraksti, šodien es skatīšos vienu svētdienu vai divas svētdienas, tu konkrēti plāno, ka tu ņem viņu. Bez plāna nekas tu redzēsi, kā tu būsi noguris. Kā tu būsi iztukšots. Tāpēc smagums, un Bībelē teiks grēks, kas ap mums tinas.
noliksim, ir grēki kaut kādi. Dievs, es gribu būt brīvs no tā, negribu būt saistīts. Un tālāk, ja teiks, raudzīsimies, fokusēsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir paciets, par kaunu nebēdādams. Manā dzīvē tā ir bijis. Tu izies caur kaunu. Andri, patiesi jums tur tas un šis ir noticis. Jo šitā, tu ies caur kaunu, caur pazemojumu. Un šeit ir teikts, par kaunu nebēdādams. Mēs bēdājam, kā tik kaut kur kāds kaut ko nepasaka. Tu iesi Dieva gribā, pacelsies par tevi runas. Nekaunies. Es zinu, es eju Dieva ceļu. Es zinu, Jēzu piesita krustā, neslavā, pazemojumā, bet viņš 3. dienā augšām cēlās. Mēs esam Dievā, mēs esam uzvarētāji, mums ir mūžīgā dzīve, ko mums baidīties? Bībelē teiks, apjauduši prāta gurns, 1. Pētera 1.13, ar patiesību. Prāta gurns ar patiesību vienkārši. Un tad es varu iet uz priekšu, un tālāk ir teikts, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ja viņš bēdātu, ja viņš baidītos no neslavas, viņš nevarētu nosēsties. Viņš nevarētu būt uzvarētājs. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami, lai jūs neiet depresijā, kad jūs apmelo, netaisnīgi pazemo, visu, ko ļaunu runā. Esiet droši, skatieties uz Jēzu, viņu arī netaisni nosodīja, pazemoja, bet viņš gāja, pildīdams Dieva gribu, domāja par to, kas ir dievišķais Dievs. Vai tu to saki un ko tu man saki? Nekad nevajag viegprātīgi neko darīt, jo pēc tam nāks kaut kāds grūtības, būs pārbaudījumi, lai tu nenošaubies. Lai tu vari mierīgi skatīties cilvēkam acīs un teikt, es zinu, ka tas ir Dieva prāts, ka tā ir Dieva griba. Varbūt ir kaut kāds sarežģījums, bet es nešaubos, es eju uz priekšu. Un pēdējais, dziļa grēksūdze. Liecinieku klātbūtnē, tava dzīve mainīsies no tā, ja tu iznesīsi gaismā visu to, kas ir apslēpts tumsībā. Ja tu nebaidīsies, kā daudz man nāk un saka grēksūdze mācītāji, tik daudz, cik es esmu grēkojusi, tik daudz neviens vēl nav grēkojis. Es saku, tā katrs man šeit stāsta. Viss kārtībā. Tas ir ļoti labi, kad cilvēks atzīst, ka viņš ļoti liels grēcinieks. Tas ir ļoti labi. Un labi, kad šīs lietas var visi būt iznestas gaismā, ir okultisms, ir visādas atkarības, ir visādas ļaunums. Es zinu, ka šajā zālē ir daudz cilvēku, kuri šodien saka, es pēc tās sarunas, es paliku brīvs. Reāli kaut kas notika manā dzīvē, kaut kāds klikšķis, sākās pārmaiņas, ne bez cīņām, ne bez atturības, ne bez vēl kaut kādām lietām, ko Dievs, tādī visā Dievs bija. Bet tas ir ļoti tāda liela efektivitāte. Ja tev kaut kas nomāca, ja tev bombardē kaut kāds ļaunums, zini, to visu var uzvarēt ar to, ka mēs nesam gaismā. Un viss, kas tiek celts gaismā, to apspīd gaismu, un visu, ko apspīd gaismu, tas paliek par gaismu. Ziniet, ja šeit būtu rakstīts, tas nav iespējams, bet Dievs nekad neraksta neko, kas nav neiespējams. Filipiešiem 4. nodaļā, 8. pāntā ir teikts, beidzot vēl brāļi, un noteikti māsas arī, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Tāpēc esiet ar pozitīvo domāšanu, ja tā var teikt, ar dievišķo domāšanu. Ar to, ko šodien Dievs uz tevi runā. Un varat viņam teikt, Dievs, es tevi mīlu. Dievs, paldies tev, ka tev ir labas domas par mani. Tev ir glābšanas domas, lai tu man dotu beigās to, kas ir cerams, Jeremijas 29.11. Ja? Dievs, tu par mani labi domā, tu mani nenosodi, tu man esi pieņēmis caur Jēzu, caur viņa svētajām asinīm. Tāpēc, ja tu domās vairāk par viņu, domās par to, ko Jēzus ir izdarījis tieši priekš tevis, izliedams savas asinis, pieņemdams visu šīs sāpes, visu šīs rētas, redzēs, kā viss tevī dziedināsies, gan tava atstumtība, gan viss tas, kā cilvēki tevi sāpinājuši, viss dziedināsies, jo tu redzēsi, kā Jēzus sāpināja, kā viņu atstuma, pat tēvs atstuma. Tēvs, kāpēc tu man esi atstājis? Viņš pat atstumtību piedzīvoja. Priekš kam? Lai tevi saprast un lai tu varētu būt pieņemts.